atkal. Tā, vai visi redz manu ekrānu? Jā, Palielini viņu lielu. Brīnišķīgi. Ok. Tad Jā, šodien redz, Inga. jā, paldies. Ok, super. Tad šodien kopā pavadīsim aptuveni stundu laika. Tēma mums ir e-servisi, Bloom e-servisi, jeb specifiskāk jau tieši vairāk par Bloom korpusu konfigurātoru tieši šodien runāsim. Sākumā drusku par e-servisiem pastāstīšu. Kopumā, ko jūs tur varat iegūt, jo šie visi servisi ir bez maksas pieejami visiem, kuri tur ir reģistrējušies. Tad otrais punkts tieši vairāk par ko šodien arī stāstīšu, tieši par korpusu konfigurātoru, kā jūs to paši varat izmantot savā labā. Un tad atstāsim vietu arī jautājumiem un vienkārši atbildēm, lai jūs paši varat, tā teikt, iegūt vislabāko vērtību no šīs tikšanās laika. Un tāpēc arī izmantojiet webināru savā labā, atrodiet atbildes uz saviem jautājumiem, kas jums interesē, ko esat jau darījuši, mēģinājuši, nesat mēģinājuši, vienkārši prasiet šeit, jo īstenībā lielākoties, kad arī kaut ko paprast, tad tas noder izrādās arī citiem, kuriem tas tāds pats līdzīgs jautājums bija. Jautājums uzdodiet, varat rakstīt čatā, tur kolēģi Inga noteikti palīdzēs un pieskatīs, lai varētu padot kādu jautājumu, kurš atbilst tam mirklim. Vai varat pacelt roku un tā. Varat arī atstāt, teiksim, uzreiz varbūt jautāt tikai kopumā turam mikrofonu izslēgtu, jo esam jau kupuls skaits, redz jau 50 cilvēkus, lai tas tā kā lai mēs varam tā teikt plūstoši virzīties uz priekšu. Un kā jau minēju, arī atbildes atrodiet, droši uzdodiet tāpēc jautājumus. Bet līdz ar to pirmais jautājums ir no manas puses. Mazs mentimetra kviziņš priekš jums. Izmantojot telefonu, noskanējam QR kodu un atbildiet paši uz to, ko jūs jau paši zinat. Man tas palīdzēs vienkārši stāstīt arī, ko tieši jums vairāk stāstīt, ko jūs jau zināt paši par Bloom konfigurātoru. Ar telefonu kameru noskanējam mentimetra kodu, un tas mūs aizvedīs līdz aptaujai. Zinu, bet neesmu izmantojis. Zinu, reizēm izmantoju, strādāju ikdienā. Es arī atbildēju, jūs arī strādājat ikdienā. Paskat, cik skaisti. No lielākā daļa jau zina. Daži ir daži, kas dzird pirmo reizi, tas arī forši, tātad būs kaut kas jauns. 30 atbildes. Vēl mirkli pagaidīsim, kur mums lielākā, tā teikt, tā temperatūra izveidojas. Piezinu, bet neesmu izmantojis pagaidām. Ok, super. Tad īstenībā lielākā daļa ir vai nu zina un nav izmantojuši, vai zina un reizēm izmanto. Maza, protams, starpība ir, bet tas ir forši. Tas nozīmē, ka zināšu, kā jums vairāk to pasniegt, lai jums pašiem būtu visvērtīgākais. Nu, lūk, te tāds mazs kopskats, kas palīdzēs vienkārši ieskicēt, par ko tad vispār tas korpusu konfigurators ir, un tad uzreiz arī slēgsimies klāt pie paša konfiguratora. Korpusu konfiguratora priekšrocības būtībā ir šeit sekojoši uzrakstītas, kad mēs iegūstam plānošanu, projektēšanu jau konkrēti kontrolētā vidē. Līdz ar to mums nav jāuztraucās par precizitāti vai par kļūdām no mūsu, kā teiksim, varbūt konstruktoru vai dizaineru vai ražotāju puses. Jo visa furnitūra tiek salikta jau skatoties, lai tā nesadurtos, vai tur, piemēram, vīras nesadurtos ar iekšējām atvilknēm, vai arī korpusu detaļas nebūtu nepareizos izmēros un tam līdzīgi. Tas ļauj to programmu izmantot, teikt, droši un precīzi. Mēs no programmas varam iegūt detaļu sarakstus tieši šim korpusam, kas mums tiek veidots visu detaļu sarakstu precīzu, un arī mēs varam iegūt furnitūras sarakstu, pasūtāmo furnitūras, piemēram, tur atvilknes, vīras, pacelšanas mehānismu, visu, kas saistīts ar to. Mēs iegūstam arī ražošanas datus, mēs iegūstam rasējumus katrai detaļai, kur mēs varam attiecīgi izmantot jau tālāk, piemēram, ja mēs ražošanā varam nodot saviem darbiniekiem, piemēram, vai uz cehu uzreiz iedot saviem kolēģiem, lai viņi uzreiz zinātu, kā saukt, piemēram, ja viņi ar roku urbei, ja viņi urbi ar, piemēram, iekārtām, kā, piemēram, varbūt ar mini-press iekārtu, tad attiecīgi mēs no korpusu konfiguratora varam uzreiz šos failus
pārnest uz mini-press iekārtu. Varam to darīt caur USB atmiņu, varam to darīt caur Wi-Fi moduli. Mums tāds ir vienkārši ir ražotāji, kas šādi arī strādā. Varam iegūt no korpusa konfiguratora arī 3D datus, ja tie mums ir vajadzīgi, piemēram, SketchUpam vai DVG, DXF vai citu zināmu programmu failus, lai mēs varētu, teiksim, to projektu līdz galam varbūt vizuāli uztaisīt citā programmā, ja tas vajadzīgs. Un varam arī sūtīt failus, arī iegūt uzreiz priekš CNC darba galdiem. Tā kā tās iespējas tur ir plašas, un jūs noteikti katrs strādājat savādāk, līdz ar to bieži vien, kad mēs runājam par korpusu konfiguratoru vai vispār e-servisiem, mēs bieži vien tiekamies ar cilvēkiem konkrētiem atsevišķi, un tad mēģinām pielāgot un izstāstīt viņiem visatbilstošāko. Nu, lūk. Es uzreiz sākšu stāstīt par to, kā mums vispār tas sākums notiek. Tātad, ceru, ka redzat arī tagad manu ekrānu. Redzam. Super. Nu, lūk, tātad pirmais mūsu darbiņš, ja mēs vēl neesam reģistrējušies, lai saprastu, kas vispār ir e-servis un kur tos vispār meklēt, mēs ieejam rakstam bloom.lv, tas mūs automātiski aizvedīs uz saiti bloom.com.lv, kas ir Bloom oficiālā mājaslapa latviešu valodā. Un augšējā stūrītī, labajā pusē, tur ir vispār vairākas noderīgas lietas, no kurām pirmais ir katalogs e-formātā. Visi tie, kuri jau izmanto lielo Bloom katalogu, ja citreiz sauktu par bībeli, tad viņi ir pieejami e-formātā un bieži vien to pat ir parocīgāk izmantot. Tātad tas ir katalogs augšā. Un vēl pa labi tālāk mums ir e-servisi. Uzspiežam uz e-servisiem. Tas mūs automātiski aizvedīs uz lapu, uz e-servisu lapu. Un, ja mums jau šeit ir reģistrēts konts, tad mēs automātiski spiežam login datus. Ja mums nav vēl reģistrēts konts, mēs spiežam šeit reģistrēties, aizpildam visu to anketu, kas mums būs jāaizpilda, un jūs e-pastā saņemsiet pēc tam piekļuvas datus. Reģistrēšanās ir bez maksas, vienkārši jums jāaizpilda ir forma, un jūs saņemsiet visus pieejas datus. Tad, kad pieejas dati mums ir, tad mēs spiedīsim attiecīgi login. Šeit varam saglabāt attiecīgi savā lapā, lai uzreiz tiktu vienmēr iekšā. Mums atvērsies e-servisu konts, un šeit ir vairākas opcijas. Tas, kas jums būs pieejams arī. Īsumā par dažām. Šodien mēs koncentrējamies vairāk tieši uz korpusu konfiguratoru, tur, kur mēs taisam šos korpusus, bet mums ir pieejams ne tikai tās. Mums ir izstrādājuma konfigurators, kur mēs ļoti arī šodien neiesim iekšā, bet tikai pastāstu, ka tur var, piemēram, iegūt ātri informāciju par, piemēram, pacelšanas mehānismu izvēli un komplektēšanu. Tur to var, piemēram, iegūt ļoti ātri. Tad mums vēl ir, varbūt kādam no ražotājiem ir vajadzīgi, piemēram, konkrētu produktu, piemēram, DVG faili vai ja kaut kāda iemesla dēļ, varbūt savās programmās ir vajadzīga teikšu, informācija par kādu konkrētu produktu, mēs šeit to visu varam atrast, pieņemsim, atrodam vīrus, kurš atrod visas vīrus, kādas ir, pieņemsim, es zinu savu kodu, vai varbūt no AMFuntos mājaslapas zinu kodu, kas man vajadzīgs, atveru šo artikulu, varu lejuplādēt DVG, DXF, SKP failu, ja kādus 3D failu formātus varam lejuplādēt. Tas pieejams visiem produktiem, respektīvi, vai tās ir vīrusi, vai tie ir avēnus pacelšanas mehānismi, atvilknes, atvilkņu malas, šeit to visu var darīt. Kas mums vēl ir pieejams, ir arī tirgvedības, jeb mārketinga materiāli. Šie visi ir izmantojami. Šeit pieņemsim uzrakstot Vego, piemēram. Mēs varam atrast visu, kas būtu ar šo produktu, piemēram, saistīts. Visādas bildes mums uzreiz ir pieejamas. Ja mums vajag viņas izmantot pašiem savam mārketingam vai tam līdzīgi, mēs varam atrast video, tehniskos video, montāžas video, mēs varam atrast bukletus PDF formātā, varam lejuplādēt, tā teikt, domāt par vidi, nebūs papīra formātā jāizmanto šeit pieejami, varam atrast arī montāžas instrukcijas un citus failus. Varam to meklēt arī caur kategorijām, piemēram, montāžas ierīces, paņemt, piemēram, šablonus, un tagad Bloomam, piemēram, ir daudz un dažādi šabloni, un šeit ir, piemēram, video par visiem šabloniem, kā viņus tieši izmantot. Šis ir viens no informācijas, tā teikt, resursiem, kur var atrast daudz un noderīgu informāciju. Nu, lūk, bet par ko šodien stāsts? Šodien vairāk tieši par korpusu konfiguratoru, un, lai sāktu darbu, uzspiežam virsū uz jaunas konfigurācijas, parādās šeit izvēle labajā pusē. Parādās jauna konfigurācija, un arī vēl ir mani projekti. Par tiem mani projekti parādīšu pēc tam, kāpēc tas ir būtiski.
Tā kā mēs atveram vaļā konfigurāciju, konfigurātoru mums jau parādās viens skapīts sākumā, un tīri nedaudz par interfeisu. Kreisajā pusē mums parādās viss, ko mēs liksim šajā korpusā iekšā, korpusa konstrukcija, dizains, furnitūra, papildus iespējas rezultāts. Un labajā pusē mums būs iestatījumi, visi, kurus mēs varam šai izvēlnei mainīt. Piemēram, korpusa konstrukcija un pamatiestatījumi ir attiecīgi par visu, kas saistās ar korpusa konstrukciju. Piemēram, skapīšu platumu nomainām uz 600 vai skapīšu dziļumu, piemēram, uz 500 un tam līdzīgi. Tas, ko mēs varam darīt, ka mēs šos parametrus šeit labajā pusē esam samainījuši, mēs varam šeit saglabāt šos parametrus kā noklusētos. Piemēram, es zinu, kad es izmantoju, piemēram, teiksim, projektē pārsvarā ar 18 mm materiālu, tad ielieku 18, un šie, teiksim, spraugas, ko es varbūt taisu, piemēram, projektējot virtuvi, ir 3 mm. Es varētu likt, piemēram, 1,5 pa perimetru, kas man vienmēr samazinās, piemēram, fasādes par 3 mm uz augstu un 3 mm uz platumu, un arī atsarps ar fasādēm būs, piemēram, 3 mm. Augšā ir šāda zvaigznīte, es, piemēram, viņu nospiežu saglabāt, programmam pasaka, vai pārrakstīt esošās vērtības, saku labi, un ko tas man tagad mainu? Es tagad spiežu jauns korpus, augšā šeit kreisajā pusītē spiedu jauns, viņš man saka, vai ka pazaudēšu izmaiņas, jā, spiežu jā. Un rekur, tagad es redzu šo pašu, ko jūs tagad redzat, bet jāatcerieties, iepriekš skapis bija 80 plats un bija arī cits dziļums. Un tagad šis ir 500. Tas, ko es saku, vienkārši, ka jūs varat katrs pielāgot priekš saviem. Ar kādu mugursienu jūs strādājat, ar kādu materiālu biezumu vai grīdiņu jums ir uzlikta vai stiprinās pie apakšējā paneļa un tam līdzīgi šos parametrus jūs varat iestatīt, jums būs vienkārši jūs ātrāk varēsiet strādāt un dabūt to, kas jums vajadzīgs ir. Ja kāds no parametriem mums nav skaidrs, ko tas īstenībā nozīmē, mēs šeit ir tāda forša podziņa jautājuma zīmīte augšā, mēs varam uzspiest uz jebkuras ailes, nospiest šo pogu, un mums parādās paskaidrojums latviešu valodā. Vispār maza atkāpa patiesībā, kamēr piemina latviešu valoda. Šeit augšā, kad nospiežam savu kontu, uzspiežam uz savu kontu, šeit ir informācija par iestījumiem, un rekur ir latviešu valoda. Tā kā ir pirmā valoda un otrā valoda. Otro mēs varam atstāt tikai angļu valodu, diemžēl. Pirmo varam mainīt, kā jums ērtāk. Man ir uzdevums šobrīd latviešu valoda. Ir daži tulkojumi, kas ir varbūt nevienmēr rada skaidrību, bet tā man ērtāk ir latviešu valodā rādīt arī jums šobrīd. Nu, lūk, atpakaļ pie tiem iestījumiem, rekur tad jautājumu zīmīte, uzspiežu. Man uzreiz programma pastāsta, kas tas tāds ir. Mērījums no augšpuses, augšējās malas priekšpusē līdz korpusa apakšējai malai. Ja nav vēl skaidrs, kas domāts, uzspiežam, piemēram, palielināt bildīti un rekur redzam. Šādi mēs varam visiem parametriem, ja ir kāds jautājums, dzirdu mikrofonu, vai arī, laikam nav. Tā mēs varam, teiksim, jums kādu parametru nav skaidru no programmas, tā kā mēs vienkārši uzspiežam šo jautājumu zīmi un uzreiz iegūsim to informāciju. Papildus vēl ir tāda zīmīte augšā, kas parādīs galveno informāciju par korpusu konfigurātoru kā tādu, ja gribam noskatāmies. Ja nē, tad protams, mācāmies paši. Vēl augšā papildus rīku joslu mēs redzam vienkārši skatus, kurus mēs varam nomainīt. Mēs varam nomainīt arī izometriju uz perspektīvu, kā mums ērtāk, man pašam perspektīvā ērtāk strādāt, bet tādus parametrus mēs varam mainīt. Un varam uztaisīt arī skapīti eksplodēt, piemēram, tādā skatā. Arī tā, ka mums furnitūra salikta. Tas īsti par šo te interfeisu, kā tas notiek. Piemēram, šis man tagad ir atlūkņu bloks, kurus gribu uztaisīt ar pamata, piemēram, augstumu gribu 80 uzlikt, piemēram, man būs 90 augsta virtuves virsma, piemēram, 10 cokols, 80 skapīts un 12 kompaktu laminētu virsmu. Un taisīšu ar 500, piemēram, 530 dziļumā, likšu 500 vadotnes. Tāds ir mans korpus. Protams, tā, kad mēs sākam darbu korpusu konfiguratorā, mums jau ir zināms projekts, mums ir kāda skice, vai arī mums ir pieprasījums vai no dizainera, vai no klienta, vai mums jau ir skaidrs, ko mēs taisīsim. Mēs korpusu konfiguratoru neizmantojam, tad, ja mēs vienkārši gribam spēlēties tā īsti. Mums jau ir zināms projekts, un tad mēs to projektu gribam realizēt, un mēs viņu realizējam caur korpusu konfiguratoru.
Tad, kad man visi parametri šeit ir salikti, teiksim, mugursiena, kāda grib, man ir izvēlēta tieši 3 mm, man ir augšā 10 ribiņi, šiem visiem parametriem jūs varat iziet cauri un veikt visas izmaiņas, kādas jums nepieciešamas. Nākošais solis ir mainīt dizainu, un pie dizaina mums ir tā teikt, fasādes sadalījums. Ja mēs veidojam to fasādīti, piemēram, cik daļās mēs gribētu sadalīt gan vertikālā veidā, gan horizontālā, mēs varam šos elementus vienkārši uzvilkt virsū. Es vienkārši rādu, šī nebūs man tāda vertikāla atvilkne, bet es rādu tīri idejas pēc. Un tad labajā pusē mēs varam izdzēst, un mums atkal parādās viena fasāde. Vai uzvilkt horizontāli atstarpi virsū, mēs varam uzvilkt viņu. Un mēs viņu varam arī vilkt, kā mums vajag zemāk, augstāk. Labajā pusē mēs attiecīgi redzam uzreiz viņas parametrus, fasāde 1 un fasāde 2. Starp fasādēm tas, ko mēs bijām ielikuši jau sākotnēji 3 mm. Un šeit mēs varam nomainīt arī, pieņemsim, fasādes biezumu uz 18. Ja mēs projektēsim, piemēram, Aventus, mums uzreiz tas palīdzēs, tāpēc, ka mums būs pareizais biezums, plus arī materiāls. Piemēram, varam nomainīt uz MDF vai kādu citu materiālu, lai mums vienkārši sakristu blīvums un fasādes svars būtu automātiski aprēķināts. Tas, ko mēs vēl varam darīt šeit pie dizaina, ir, piemēram, tā kā es zinu, ka tas ir atvokņu skapīts, es varu uzspiest šeit uz fasādi virsū, un šeit labajā pusē izvēlēties pie augstuma parametra, te ir tāda bultiņa ar tādām svītriņām. Ja es uz viņas uzspiežu virsū, man parādās papildus izvēle. Un šī izvēle būtībā veido tādu kārtu sadalījumu. Un es varu, piemēram, es zinu, ka es gribu 2 lielas un 1 mazu atvilkni. Es varu automātiski uzspiest 2 un ar kolu viņas atdalīt 2 un 1. Un manam automātiski sadalīsies šīs fasādes šajā proporcijā 2 pret 2 pret 1. Respektīvi ir 5 daļas, no kurām 2 daļas ieņem apakšējā atvilkni, vēl 2 daļas vidējā atvilkni un 1 daļa ir augšējā atvilkni. Tas man vienkārši palīdz uzreiz saprojektēt, tā kā man vajag, ja es pēc kārtām projektēju. Un šeit labajā pusē mēs redzam automātiski visu fasādīšu izmērus. Platuma visiem, protams, vienādi un augstums 157, 317, 317. Ja izdzēšu ārā, es varu arī izdarīt tā, ka es, piemēram, tai kārtu daļai rakstu, viņi projektēs no apakšas uz augšu. Es, piemēram, zinu, kad es apakšējā atvilkni gribu, piemēram, 350 mm. Tad sastāv 350 pret, piemēram, 1 un pret 1. Ko es iegūšu? Apakšējā ir 350, redziet, apakšējā 350, augšējā ir, un divas augšējās sadalītas simetriski, tā kā vienādā izmērā. Tā, es palikšu pie sava sākotnējā izmēra, kas man bija pēc kārtām 2 pret 1 pret, ne, 2 pret 2 pret 1. Okay. Papildu šeit iekšēja konstrukcija, ja man būtu vajadzīgi plaukti, piemēram, vai kaut kas vēl papildus, šeit varētu likt iekšā šādas lietas. Man atvilkuma blokam tas viss nav vajadzīgs. Šeit ir attiecīgi, piemēram, iestiprināts plaukts, ja fiksēts plaukts, kas būtu mums ar stiprinājumiem. Tam mums centrālās panelis, ja vertikālā detaļa mums tāda būtu vajadzīga. Arī mēs varētu likt iekšā. Mēs varam viņus ievilkt. Plaukts, kas būtu pārliekams, un arī urbumu rinda. Ja mēs gribam līniju urbumus visā augstumā, tad mēs to arī varētu taisīt šeit. Tad, ejot tālāk, mēs paņemam furnitūru. Zinu, ka man šis ir atvilkņu skapīts, tad es likšu atvilkņu sistēmu. Varam šeit arī, protams, izvēlēties, ja tas būs cits skapis, tad attiecīgi šeit pacelšanas mehānismi vai arī vīru sistēmas varam ielikt, vatoņu sistēmas, piemēram, tandem vai buvento, un arī space stepu. Es izvēlēšos pirmo, kas ir atvilkne ar augstu fasādi, atvilkne ar fasādi. Otrais būtu iekšējā atvilkne, bet man šeit ir fasādīts ārējās, līdz ar to lieku šo. Tas, kā tas noteiks, uzspiežu viņas un velku virsū. Savienojums neizdevās. Nu tā, kas tad mums tagad būs? Spiežam vēlreiz. Jā, atvērās produktu konfigurators. Es, piemēram, zinu, ka man šajā projektā paredzēts ir, piemēram, RivaBox. Attiecīgi izvēlos RivaBox. Gribu likt, piemēram, Orionu palēku šajā gadījumā. Un šām izvēlēm mums vienkārši jāiziet cauri, lai mēs varētu ielikt šo konkrēto atvilkni. Es zinu, ka es gribu izvelkamu atvilkni ar augstu fasādi. Man nav vajadzīgi izlietnes atvilkni vai arī, piemēram, kur ar paaugstināt reliņu. Izvēlos šo ten pirmo.
Es zinu, kad es gribu, un man projektā ielikts, piemēram, ir ar bokskapu, jeb ar sāniņu, kas ir nosakts ciet, izvēlos šo te versiju, augstumu, un šajā gadījumā gribu bez organizācijas. Spiežu turpināt. Zinu, kad kur paņem pirmo izvēli, ka grīdiņa būs līdz mugursienai, mugursiena augstāka. Šeit varu pēc tam mainīt arī vadotņu garumus, ja es gribu. Respektīvi, korpusa konfigurators automātiski piedāvās to maksimālo, jeb to visu diapazonu, ko es varu ielikt šajā korpusā. Un maksimāls man ir 50, ko es varu ielikt. Ja es varu arī, protams, ieprojektēt saklāk, ja man ir vajadzīgs, bet es gribu izmantot maksimālu vietu. Un šī izvēle tā kā jums tiek dota, ja jūs gribat to mainīt. Nu, viņš jau man vienreiz prasīja izvēlēties. Redz, ka vajadzēja vienkārši noklikšķināt vēlreiz, citreiz nevajag gaidīt. Fasādes stiprinājums man ir vadotnes daļa ar eiroskrūvēm, protams, man ies klāt. Fasādes stiprinājumi ir ar inserta un blow motions man ir. Jeb, ar bremzi. Sāna stabilizētāji man nav vajadzīgi. Es šobrīd izgāju visām izvēlēm cauri, bet tad, kad jūs to vienreiz izdarīsiet, jūs visticamāk ātri spiedīsiet tālāk, un jūs jau zināsiet, kas jums vajadzīgs, kas jums nav vajadzīgs. Pēc tam spiežu iesniegt. Un re. Mums tagad pievienojās klāt atvilknīt. Ja mēs šeit redzam sānā, mums ir tās pumpiņas lietiņas būtībā tā kā projektē vēl priekš šī. Bet šeit ir viena lieta, ko es gribu izstāstīt. Augšā rādās mums tāds projektēšanas sistēma bezmaksas. Šeit nav tā kā maksas vai bezmaksas programma. Šī visa programma ir bez maksas. Vienkārši no angļu valodas tulkojot ir free un iespējams tāpēc automātiski ir radīts bez maksas. Nav tā, ka šeit būtu papildus par maksu pieejams kaut kāda papildus funkcionalitāte un tam līdzīgi. Vienkārši pie atvilknēm mēs varam mainīt nobīdi uz priekšējo malu šeit. Tā kā mēs paši, ja mēs pārzinām, cik mēs gribētu, mēs to varam automātiski mainīt. Vēl ļoti noderīga lieta šeit ir tāda zvaigznīte, ko mēs varam pievienot. Un kur tas mums palīdzēs? Piemēram, ja es zinu, kad es strādāju biežāk ar MerivoBox, es, piemēram, varu izmantot abreviatūras, es vismaz ieteiktu, piemēram, MBX, man bija uz 40 kg kilogrami, kilogrami man bija 500 un Orion. Un es, piemēram, šādi te pievienošu. Un ko es tagad iegūstu? Šeit pie atpūkņu sistēmas, šo vispār izdzēsīšu ārā, šobrīd ir, kur augšā bodziņa dalīt. Šeit man tagad ir MerivoBox atvilkņi 40 kg 500 Orion. Es, piemēram, tagad taisu vēl kādu jaunu skapi, un es zinu, kad es šīs atvilkņus izmantoju. Es vairs neeju cauri visai konfigurācijai, es vienkārši uzvalku šeit virsū, un reku man jau ir atvilknīta uzreiz. Tā visa tas process, ko mēs gājām iepriekš cauri, man nav jādara, tāpēc, kad es jau zinu, kad es ar šo atvilkni strādāju, viņus saglabājis, un es uzreiz savā projektā varu ielikt. Tas vienkārši dod ātrumu jums. Jūs to varat saglabāt arī, piemēram, uz citām atvilkņu sistēmām, uz Legraboxu, uz citām konfigurācijām, uz citu krāsu, un šeit iegūt vienkārši uzreiz sagatavi. Mēs to sagatavu varam kopēt. Reku tāda podziņa labajā pusē ir kopēt. Tā kā man otra atvilkne ir tieši tāda pati, pēc izmēra viņu uzreiz automātiski pārkopējās. Bet es, piemēram, augšā, tā kā es šo konfigurāciju uztaisīju 40 kg 500 Orion, bet šī atvilkne ir augstāka nekā man, protams, augšā fasāde ļauj to izdarīt. Bet es tāpat varbūt gribu spītīgi viņu kopēt. Un, protams, programma man teiks, Mārtiņ, tu to atvilkni nevar ielikt. Tev ir jāmaina augstums. Bet kāds ir pluss, kad man jānomaina tikai augstums? Šajā gadījumā tā būs M atvilkņa, zemāka atvilknīte. Es tikai nospiežu uz to M augstumu, spiežu iesniegt. Un automātiski uzreiz šī atvilkne ieliekās iekšā. Nu, lūk. Ejam tālāk. Atvilknes man ir ieliktas. Gribu ielikt tālāk papildus iespējām, piemēram, savienojumus. Jāatcerās, tā kā šī ir Bloom sistēma, Bloom e-servisi, mēs šeit nevaram pievienot neko tādu, kas nav Bloom produktos pieejams.
Līdz ar to ir arī blūma korpusa sabulcēji un ir arī koka dībeļi. Tas ir vēl cita, kā teikt, alternatīva, ja mēs gribētu iegūt rasējumus uzreiz ar savienojumiem, piemēram, tapām. Un šeit arī mēs varam saglabāt savus parametrus, piemēram, koka dībeles, un mēs varam saglabāt ar zvaigznīti savu tā kā šo risinājumu. Šeit ir izvēlēts, piemēram, es jau esmu saglabājis 2 dībeļi plus skrūve. Ja mēs gribētu darīt savādāk, mēs arī varam, piemēram, uzlikt tur 3 dībeļus vai 1 dībeli plus skrūvi. Šajā gadījumā es vēlos 2 dībeļus un skrūvi. Un mums uzreiz ir savilcēji, nu ne savilcēji, bet mums ir šie urbumi ielikt korpusā iekšā. Attiecīgi 1 dībelis, tad ir skrūve, urbums un vēl 1 dībelim. Maza nianse, augšā mums vajag uz ribām uztaisīt simetrisku šo ten. Es redzu vizuāli, ka nav simetrisks. Šeit tāda podziņa labajā pusē, simetriski. Tas, ko es arī stāstīju, šajā labajā pusē ir visi parametri, kurus mēs varam mainīt. Ja mums vajag citu attālumu, kur sākas pirmais urbums, šeit, piemēram, pirmais urbums 25 mm un fasādes urbuma pozīcija 9 mm. Tā kā viņš man būs pa centru šim 18 mm materiālam. Ja mums vajag savādāk, mēs to, protams, visu varam nokoriģēt. Lielākoties, jā, var arī paļauties uz programmu. Nu, lūk, skapīts ir gatavs. Tas ir tas, ko es varu arī šeit sataisīt uz viņu. Varu augšā izmantot vēl kādu iespēju, lai, nu, piemēram, uztaisīt eksplodētu skatu, ja man vajag vai nevajag. Un ej tālāk uz rezultātu. Ko mēs darām tālāk? Ar šo skapi, ja es, piemēram, ja šo programmu vispār gribētu izmantot vēl vairāk, piemēram, strādājot un projektējot, man ir 2 opcijas. Es zinu, ka šis skapīts man ir vajadzīgs tur projektā, piemēram, tur liepiņas 14. Tad es, protams, saglabāju viņu priekš projekta, arī taisu abretūru. Es zinu, ka, pieņemsim, šis ir grīdas skapīts ar 3 atvilknēm. Saglabāšu G3 ATV šādā veidā, piemēram. Un izveidošu jaunu mapu, jo mapas man vēl šeit nav. Jauna mapa, piemēram, liepiņas 14. Saglabāt. Šeit izvēlēties un pievienot. Kas tagad notiek? Man šis skapītis ir pievienots klāt pie šiem projektiem. Tagad uztaisīsim atpakaļ jauns korpus. Jā, tagad mēs viņu tā kā esam pazaudējuši. Bet ja mēs aiziesim atpakaļ uz e-servisiem, spiedīsim uz korpusu konfigurātoru un tagad uzspiežam, ko es jums sākumā teicu, mani projekti. Šeit pie maniem projektiem ir liepiņas 14, tas, ko es saglabāju, un ir šis te skapīts. Jūs, protams, varat neierobežoti daudz šeit taisīt mapes, kā jūs vēlaties. Piemēram, es gribu uztaisīt vēl jaunu mapu, piemēram, mana standarta virtuve, piemēram, virtuves standarts. Standarts saglabāt. Un, piemēram, es zinu, ka es šo skapi varu kopēt uz virtuves standarts un kopēt. Piemēram, ja es zinu, ka man ir kaut kāds konkrēts standarts, kā es vispār ražoju šīs mēbeles vai projektēju, es varu viņus sagatavot pie saviem standarta skapiem, piemēram, taisīt varbūt arī vēl apakšmapi, piemēram, tur grīdas skapi, un pārlikt, piemēram, šo skapīti jau uz grīdas skapiem, pārvietot uz virtuves un grīdas skapīši. Šādā veidā es vienkārši varu sataisīt savu bibliotēku, ja man tas nepieciešams, un nākamajam, piemēram, projektam liepiņas, es zinu, kad es ņemu šo grīdas skapīti, un es, piemēram, tikai piekuriģēju platumu. Man ir šāds grīdas skapīts, un es tikai piekuriģēju platumu, un tad viņu saglabāšu pie šī projekta liepiņas 14. Tādā veidā vienkārši ar savu laiku veidoju savu bibliotēku, un es veicu savu darbu vienkārši ātrāk, jo es zinu, kad man šie skapi jau sagatavoti, un man nav tas jādara otrais. Mēs varam, protams, arī manipulēt ar šo skapītu un mainīt viņam tikai furnitūru. Varam pēc furnitūras viņus glabāt. Tā kā, nu, tās iespējas ir, jūs varat būt ļoti radoši, tas kādā veidā jūs šeit gribat savus projektus glabāt. Parādīšu vēl pie projekta pievienošu klāt vēl vienu korpusiņu, lai mēs redzētu, kāpēc svarīgi mapēs varbūt glabāt. Piemēram, es tagad zinu, kad man otrs skapīts būs vajadzīgs ar, piemēram, ventus pacelšanas mehānismu. Es automātiski uztaisīšu skapi, protams, citos izmēros, uztaisīsim augstumu varbūt tas pats 80, kas mums bija. Uztaisīsim platumu 2x6, 520 m.
un dziļumu uztaisīsim 340. Atceramies, ka dziļums šeit tiek rēķināts korpusa dziļums. Tas ir vienmēr plus fasāde. 340, tātad fasāde tiek rēķināta klāt. Ja mums ir 20 fasāde, tad mums būs 360, ja mums būs mazāk, tad mazāk. Šeit nomainām augšējo plauktu no diviem spraišņiem uz augšējais panelis. Mums izveidojas šāds skapīts. Aventusam, piemēram. Nu, šeit automātiski būtu starpsiena visticamāk jāliek. Līdz ar to ieliksim vertikālo starpsienu šeit, centrālo paneli, pēram pie šāda platuma, un sadalīšu fasādi uz pusēm. Fasādes dizains. Es varu ievilkt šo līniju, un man viņa parādīsies zila vienā brīdī. Hop! Un, kad parādās zila, tajā brīdī viņa sadala tieši uz pusēm. Mēs redzam, ka tās ir, kur labajā pusē fasādī tieši 397, 397. Jo tas ir svarīgi, lai mēs varētu ielikt šo Aventus mehānismu. Mēs varam starpsienu, protams, arī centrālo paneli. Ja mums vajadzētu, mēs varam viņu nobīdīt no priekšu, piemēram, ka mēs taisam nišu priekšpusē, pa kaut kādiem milimetriem mazāku, piemēram, 10 mm vai 5 vai 2 mm, ja mēs gribam 50 kaut vai. Un ja man būs smuki norudēts abes, varbūt atstāšu par centru. Ejam tālāk, furnitūra un liksim pacelšanas mehānismu, Aventus HF velkam virsū. Arī Aventusam mēs, protams, varēsim saglabāt arī konkrēto konfigurāciju, ņemu HF topu. Šeit ir vēl iespēja izvēlēties arī iepriekšējo. Aventus mums ir mainījušies un izvēlamies šo te Aventus top pirmo izvēli, jo tie, teiksim, ir arī šeit Latvijā pieejami un ir sortimentā. Gribu likt tumšu pelēku. Koks, jā, abas šeit mēs varam izvēlēties, kāda mums ir šis materiāls. Atstarps man 3 mm, tas ir automātiski. Šeit izvēlamies ar koku skrūvi, skrūvu kokam, precīzāk sakot, jāizlabo. Turpināt. Virs galva stiprinājumu ņemšu uzskrūvējams. Augstuma regulēšanas formats parasti nemainam. Gribu izvēlēties ar horizontālu pamatiņu. Pamatiņu, piemēram, iestiprinājumu. Nu, varam izvēlēties, kādu mēs gribam ekspando. Es, piemēram, gribētu likt ekspando. Tas atkal būs, kā jūs paši strādājat. Atkal otrai fasādītei to pašu vajag mainīt. Arī ekspando ar nelonu buksīti. Un pie fasādes teleskopskiem kronšteinam arī, piemēram, ekspando. Turpināt. Man, piemēram, ja būtu vajadzīgs servodrive, varam uzreiz izvēlēties servodrive modulu. Līdz ar to mēs iegūsim komplektāciju un furnitūru priekš servodrive. Tāda mums uzreiz nepieciešama būtu. Ejam tālāk. Šeit pilnais saraksts un spiežam iesniegt. Lūk, mēs esam ieguvuši, kur automātiski nobīdīts ir virsurgums. Mums arī vienā brīdī sistēma prasīja, vai mēs gribam 3 vai 2 mehānismus. Mēs varam likt arī 2 vai 3, un sistēma pielāgos to jaudu, kāda ir vajadzīga. Šeit mēs varam, protams, mainīt arī vīru attēlums, ja mums tas vajadzīgs, pieņemsim 100 no malas vienas, un otrs arī 100, ja mēs gribētu. Tas pats attiecās arī, mums būtu vērams durvis. Un pat pieņemsim papildus iespējas, liksim klāt koka dībeles. To pašu sistēmu ievelku. Varam arī pievienot uzkars, ja būtu nepieciešams. Uzkars mehānisms automātiski varam uzvilkt šeit virsū. Vienīgais šeit tagad, kas mainās, viņai vajadzīgs 17 mm no aizmugurs, man bija mugursiena 15, jo plus 3, tā kā 18 mm programma prasa, saka, vajag 17, saku jā. Un tas automātiski tiks pielāgots. Tas bija tas pirmais posms, ko es arī teicu, kad programma neļaus jums pašiem kļūdīties, tāpēc, kad viņai visi parametri ir savadīti par to, kādā veidā ir furnitūra jāiestrādā korpusā. Reizēm nāks pagaidīt atkarībā no interneta ātruma vai pārlūka jaudas visticamākais. Ok, izvēle parādījās, man būs uzskrūvējams, tumši pelēks. Vai papildus uzskar nepieciešama centrālajā panelī. Varam izvēlēties, varam likt jā vai nē. Slūdzu uz pāri ir 130 kg. Es, piemēram, ielikšu uz rezultātu un iesniegt. Nu, kur mums arī uzkars. Ejam tālāk uz rezultātu.
un pievienosim arī šo sauklu skapīti projektam. Un, piemēram, šis ir Ventus, tas HF Orion, piemēram, saglabāšu tā. Liepiņš 14, turpat, un izvēlēties un pievienot. Nu, lūk, tagad man pie šī projekta jau ir 2 skapīši. Es gribu vienkārši pievienot 2, lai es jums parādītu, kas mums ir svarīgs tālākajā procesā. Ja mēs aizejam pie šī projekta atpakaļ, korpus konfigurators un mani projekti, mēs jau redzam pie šīm liepiņām jau 2 skapīšus. Es varu šim projektam automātiski iegūt visus apkopojumu par pasūtāmo furnitūru un arī par detaļu izmēriem. Kopējo tādu sarakstu var iegūt. Un tas vienkārši atvieglo pātri darbu no katram skapītim. Tas viss vajadzīgs. Es varu paņemt plānošanas rezultātus. Un kur es pēc tam parādīšu, arī atvēršu šo failu, bet lejuplādēju un Excel formātā iegūšu visu furnitūru sarakstu un arī piezāģēšanas sarakstu, kas ir šīs te detaļas. Korpusa Ventus HF Orion, visas detaļas, detaļu izmēri, biezums, garums, platums, biezums, un otram atvilknes skapītim visas sāni, augšu ribiņas un arī visi atvilkņu grīdiņu muguriņi. Un, ja es to lejuplādēju, tad man uzreiz lejuplādēsies Excel fails. To es pēc tam jums parādīšu. Ko mēs vēl varam iegūt? Ja mums vajadzētu, piemēram, šo te projektu pārnest uz kaut kādu, piemēram, SketchUpu, un mēs to varam arī tur gan, lai pārnestu SketchUpu, mēs nevaram visu projektu ienest SketchUpā, mēs varam atvērt šīs liepiņas 14 un tad katru skapīti vai nu uzreiz tagad sataisam, vai pirms, vai arī attiecīgi, kad projektu sataisam, tad varam ielikt. Tad mums vajag paņemt plānošanas rezultātu šim skapītim. Paņemam kādu failu, konfigurāciju, un šeit attiecīgi, tad jau te mūsu izvēlētajā formātā mums vajag DVG, DXF, SketchUp failu, es pieņemsim ar SketchUp varu paņemt. Un vēl šeit tāda versija, iesaku ņemt ar zemu kvalitāti, jo augstu kvalitātes ticamāk jums nebūs svarīga, bet, piemēram, ja ņemam SketchUpu un skatāmies, kāds mums ir datora resurs, šis samazina, restīvi vienkāršotā, kad versija ietaupīs datoru resursu. Vienkārši šis fails nebūs tik apjomīgs, ko mēs lejuplādēsim. Arī spiežam lejuplādēt, un mums viņš lejuplādējas. Šeit pie lejuplādēm mēs varam lejuplādēt arī rasējumus, izstrādājam rasējumu, piemēram, DXF vai DVG formātā. Ja mēs paši strādājam uz savām darba galdiem savā ražošanā, vai arī mums vajag vienkārši šo detaļu, teiksim, rasējumus dabūt, tieši, teiksim, sāna rasējums, teiksim, kur tās visi vadotņu urbumi, mēs varam šeit lejuplādēt pie kāda failēm, DVG vai DXF, un automātiski rediģēt attiecīgi tur AutoCAD vai kādā citā CAD programmā, ko mēs izmantojam. Un, piemēram, sagatavot varbūt tur failus uz savu CNC iekārtu. Mēs CNC iekārtām arī varam patiesībā lejuplādēt arī uzreiz šeit failus. Ja mums nav, teiksim, iespējams apstrādāt DVG vai DXF formātu, mēs varam lejuplādēt arī informāciju par konfigurāciju PDF formātā. To arī parādīšu. Un PDF formātā mēs arī iegūsim visus rasējumus. Lejuplādēt. Nu, lūk. Es vienkārši jau esmu lejuplādējis pāris failus, man jāpārslēdz tagad jums ekrāns. Stop share. Un uzlikšu kopējo share šajā gadījumā. Nu, lūk, un šis skapīts, tas, ko mēs tikko redzējām, tajā PDF formātā lejuplādēts viens skapīts. Mēs redzam visu detalizāciju par šo skapīti. Un rasējumus. Tā tūlīt ieliksim arī rasējumus. Tā. Kur rasējumi? Tā nebija ielikts rasējumi. Apakšā. Kur tāds ķeksīts rasējums iegūstam. Kur zemāk mēs redzam detaļu rasējums.
rasējumus, ja mēs, piemēram, strādājam ar rokas instrumentiem, mēs varam to paši sev paņemt uzreiz, izmantot un attiecīgi, vai arī dot attiecīgi savai ražošanai, piemēram, uzreiz tur uz kaut kādu konkrētu operāciju, uz urpšanu, salikšanu, vai tam līdzīgi dot šos te rasējumus un uzreiz meistars iegūst visus rasējumus, kādā veidā viņam ir šīs detaļas jāsagatavo. Ja mums ir minipress iekārta, mēs šos failus varam uzreiz uz minipress aizsūtīt un atvērt minipress iekārtā šo skapīti kā tādu un veikt urpšanas operācijas. Tas ir tāds ļoti ērts variants un ir ražotāji, kas tādā veidā tieši arī strādā. Ja mums ir CNC, tad mēs varam arī izmantot tos DXF vai DVG failus un sagatavot priekš CNC šos te failus. Kas ir svarīgi par rasējumiem, viena maza niansīte, gan minipress iekārtā, gan arī šeit rasējumos ir tādi 2 trīsstūrīši. Un viens ir melns trīsstūrīts, tas vienmēr norāda korpusa priekšpusi, ir priekšējo malu. Šī, ja skatāmies, šis ir atvilkņu sāns, un šī ar trīsstūrīti atzīmētā mala, tā ir atvilknes priekša. Respektīvi, tad, kad mēs līmēsim ABS vai apstrādāsim šīs malas, mums jāzina, kur ir priekšpuse, un šī ten ir priekšpuse. Un ir vēl balts trīsstūrīts, kur šeit kreisā pusē redzam baltu trīsstūrīti. Balts trīsstūrīts vienmēr norāda korpusa apakšējo daļu, apakšu. Tas tīri tā kā informatīvi būtiski, lai zinātu, kā apstrādāt detaļu malas. Šeit arī, protams, ir atzīme korpusa priekšpusa un korpusa, latviski iztulkots zem korpusa, bet tā ir korpusa apakšējā mala. Šeit ir par to vienu skāpīti tā detalizācija. Otrs liepiņas 14, ja es lejuplādēju. Šeit tagad kopējā, tas bija viens skapīts, ko es tikko rādīju, un tagad šeit ir visas liepiņas 14, tas ir mans projekts. Šeit es redzu detaļu sarakstu uzkrātu. Visam uzreiz pilnu. Restīvi furnitūras saraksts pilnais, kāds man ir vajadzīgs. Un šeit ir vēl viens fails man jālepielādē būs. Jāparāda. Tā. Aiziešu atpakaļ, jo redzu, ka neieliku ķeksīti. Plānošanas rezultāts. Plānošanu piezāģēšanas saraksts. Šeit pirmajā redzam detaļu sarakstu, furnitūras sarakstu pa skapīšiem, kur G3 ATV un Aventus HFs. Tā kā sadalīts viss man ir. Šeit uzkrātais saraksts nozīmē, ka tas ir apkopotais, viss furnitūras saraksts pasūtāmais. To mēs pēc šī varam pasūtīt visu furnitūru. Tātad man šeit uzreiz jau ir Riva box ar Aventusiem kopā. Viss nepieciešamais. Un pie piezāģēšanas sarakstu mēs redzam detaļas, jeb korpusa detaļas visas. Redzam korpusu, piemēram, Aventusam korpusa kreisā mala, kreisais sāns, 800 augstums, 340 dziļums un 18 biezums. Un šeit redzam arī viņa rasējuma numuru, un rasējuma numuru mēs ieraudzīsim gan PDF, gan arī DXF, jeb DVG failā. Varam apskatīties arī kopējo sarakstu. Protams, ja mums vajag, kur viss kopējais, te būs tā kā apkopots uzreiz. Bet mēs neredzēsim, kuram korpusam tas ir domāts, bet mums būs uzreiz kopējais saraksts. Tādā ziņā vieglāk orientēties caur detaļām ir pēc šī te saraksta, jo mēs šeit redzam korpusu G3 ATV un korpusu Aventus HF, un mēs redzam visas korpusu viņa detaļas un parametrus. Un rekur arī G3 ATV, tālāk atvilknes muguriņa pamatne. Tā kā viss tādā ziņā sadalīts. Ko mēs vēl beigās redzam, arī, ja mums vajadzīgs, piemēram, gala kvadrātmetri materiāliem. Šie, protams, ir tā kā fināla izmēri, tas te netiek rēķināts, ja mēs ņemam laminētu loksni vienkārši, tad šeit jārēķina koeficients tā kā pulsā būtu, cik kvadrātmetri būtu nepieciešams materiāli iztērēt. Lūk, un ar šo te uzreiz mēs jau varam strādāt. Viens variants mēs šo varam dot uzreiz uz savu ražošanu, uz cehu, piemēram, varam dot. Pēc šī varam veikt pasūtīšanu detaļām, zinot savu detaļu izmērus.
Varam uzreiz pasūtīt arī furnitūru konkrētam projektam. Piemēram, ja mums ir vajadzīgs tikai vīras, tad vīras ir viegli izvēlēties, bet, piemēram, ja mums vajag uztaisīt servodrāvu komplektāciju visai virtuvei vai kaut kādiem skapiem vai risinājumiem, mēs to varam iegūt uzreiz šeit, un mēs uzreiz iegūsim pilnu, precīzu sarakstu ar pasūtāmo furnitūru, kas tieši šim projektam būtu vajadzīga. Jo, servodra pārsvarā cilvēki netur savās noliktavās, bet pasūta tieši priekš konkrēta projekta, un šeit to ir vieglāk salikt. Nu, lūk, vai tik tālu ir kādi jautājumi? Jā, Mārtiņ, ir jautājumi. Super. Čatā ir 3 jautājumi. Jā. Un jautājums no pēdējiem. Tad sāksim. Aija jautā, vai korpusu konfiguratorā ir iespējams projektēt falšpaneļa virsmu? Nē, diemžēl nevar uzlikt falšpaneļa virsmu. Tās būs var uztaisīt to skapi, kā stūra skati ar falšpaneļa. Viņš būs būtībā, varam uztaisīt kā taisno stūra skapīti. Viena būs fiksētā tā fasādīte, bet mēs nevaram pievienot viņai virsmu klāt, diemžēl, tieši korpusu konfiguratorā. Un tur nevar uztaisīt arī stūra skapi. Es gan esmu taisījis stūri, kas būtu ar salokāmajām fasādēm. Es esmu taisījis no 2 skapīšiem un vienam noņemot starpsienu, bet es varu parādīt, kā to izdarīt, bet tas paņems drusku laiku un tas individuāli var rāju to izrunāt. Bet falšpaneļi tad atsevišķi jāpasūta, tā kā klāt jāpieliek. Ok, nākamais jautājums. Kāpēc projektējot virsmas apusējai montāžai centrālajā panelī piedāvā tikai krustveida pamatiņu opciju, vai ir iespējams vienkārši nobīdīt virsmu un izvēlēties taisnos pamatiņus? Ja ir tikai centrāls panels un no abām pusēm ir vajadzīgs virs, pusuzliktās, līdz ar to būtu abās pusēs tāds jautājums. Nokopējam šo jautājumu, es pārbaudīšu, un tad es varētu padot ziņu atpakaļ. Okay. Uzreiz nemāku atbildēt. Jā, labi, tad Aiju, mēs jums dosim ziņu par to, kāda ir atbilde. Konfiguratorā, tas ir no Romāna, tagad ienāca jauns jautājums. Konfiguratorā var projektēt tikai kantainus korpusus. Kā tā ir, tad nezinu jautājumu. Droši vien domāts, vai nopaļotas var tāds. Nē, var tikai, būtībā tas ir, skatāmies kā korpusa mēbeli, un ja, pieņemsim, mēs ņemtu kādu klasiskāku virtuves stūra nobeigumu, pieņemsim tur, profilēto MDF-u, nē, tādu ne, mēs tikai varam uztaisīt taisnas formas, kas ir kantainas šajā gadījumā, taisnas stūra formas. Ok, tātad korpus, atslēgas vārds ir korpus. Nākamais jautājums no Jeļenas. Man jautājums par Pokedors. Mēs to nevaram ielikt. Kur atrast rasējums 3D? To es parādīšu ātri uzreiz, tad parādīšu ātri. Tas ir tas, ko es jums sākumā teicu, mēs tagad runājam par korpusu konfiguratoru, bet mums ir izstrādājuma konfigurators un Revego durvis, ja Pocket durvis, ir pie izstrādājuma. Un mums būtu jāiziet cauri šai konfigurācijai, konfigurēt, lai mēs varētu lejuplādēt šo te DBG vai SketchUp failu. Mēs iziet cauri šai konkrētajai konfigurācijai. Es varu ļoti ātri mēģināt viņu uztaisīt. Piemēram, uzstādīšanas platums man būs 1,20 m uztaisīsim. Uz 2,500, uz dziļums 750. Turpināt, paņemsim vienu kreiso duo bez cokola. 18. Es jums tagad nestāstīšu, ko es daru, bet es zinu, kas ir jāizdara. 52, 3 fasādes. Fasādes biezumu viņu ieliekam 7 mm, mugursiena 5. Turpināt. Mēs vienkārši produktu konfigurators pasaka to, ka mēs konfigurējam konkrētu produktu. Un šeit mēs ieguvām Revego durvis, 3D skats. Šāda konstrukcija, konfigurācija šīm te Pocket durvīm šobrīd, ko es uztaisīju. Un šeit pie CAD datiem labā puse, CAD dati, tas tieši tāpat kā korpusam, kad mēs skatāmies korpusu, ko es rādīju. CAD dati, konfigurācija šeit.
Un, nu, manā gadījumā paņemsim SketchUp, lejuplādēt SketchUp failu. Varam arī lejuplādēt. Iegadījums saka paldies, Mārtiņ, jau Visu. esot paldies. Sapratu. Nu, tā kā Super. principā, lai izprastu to, kā tas viss notiek, tad izmantojam Rekurījām. produktu konfigurātoru. Jā. Droši, ja jūs grieziet, prasiet arī par konkrētu konfigurāciju, jo tur ir nianses, ko vajag ņemt vērā. Cilvēki, kas ar Vego strādājuši, zinās. Ir droši prasiet, nekautrējieties. Palīdzēsim sataisīt priekš konkrētā projekta. Jā, un es atgādinu par to, ka šis tātad ir webinārs, bet mums ir pieejams arī individuāls konsultācijas, individuāls apmācības attiecībā uz korpusu konfigurātoru. Noteikti jautājiet savam menedžerim vai jautājiet mums, man Mārtiņam, mēs norganizēsim, jūs atbrauksiet pie mums ciemos, un mēs jums veltīsim individuālu laiku, lai kopā uztaisītu pirmos korpusus, ko jūs varēsiet tālāk izmantot savā darbā. Mārtiņ, tev vēl ir jautājums, kā notiek cenas aprēķins uzprojektētajām detaļām izvēlētajai furnitūrai? Cenas aprēķina izvēlētajai furnitūrai. Nu, jums jāgriežas vai nu uz veikalu ar šo sarakstu, vai pie sava menedžera attiecīgi. Viņš jums noteikti iedos cenu par šo visu komplektu, kas būs. Jūs zināt šo sarakstu, jums ir furnitūra. Lai dabūtu cenu, sūtiet attiecīgi uz veikalu vai pie menedžera, viņš jums iedos ar savu kontaktpersonājumu furnitūrā un iegūsiet cenu. Standarta cenas savukārt var redzēt tātad internetu veikalā. Jā. Furnitūras, jā. Iesniedzu visus failus, jautā vēlreiz par šo te cenu aprēķinu. Iesniedz, tātad, ja attiecībā uz furnitūru, tātad iesniedz visu, kas ir nepieciešams konkrētajam projektam. Tas pats attiecās arī uz detaļām, Mārtiņ, vai ne? Jā, nu par detaļām tur būtu cita saruna, jo tas būtu jāsagatavo NOMDA sistēmā, un tas būtu jāsagatavo kā detaļu saraksts. Bet tur vajadzētu sazināties ar savu menedžeri arī. Viņš pateiks, kas būtu vajadzīgs no jūsu puses sagatavot, lai viņš varētu šo pasūtījumu jums veikt, vai sagatavot visu, gan cenu aprēķinu, gan pasūtīšanu, jā, detaļām. Vēl jautājumi. Jā. Kā Super. projektēt virtuves komplektu kopā, jautā Romāns. Nu, tas, kā citi dara, respektīvi, pieņemsim, šajā gadījumā mums ir tas, ko bija arī iepriekš jautājums, pieņemsim, par to, ka nav, piemēram, šis faušpaneļa vīrus. SketchUpā, ja pieņemsim programmu SketchUps, šos te skapīšus mēs lejuplādējot, pieņemsim, man ir SketchUp fails, tātad nošērošu ekrānu. Mums ir SketchUp fails, un es zinu, ka man te bija lejuplādēts, piemēram, lejuplādēts tas skapītis. Es viņu varu uzreiz ar vilkšanu ievilkt savā SketchUp programmā, pielieku blakus, un es šādā veidā šeit man būtu visticamāk uzzīmētas sienas, vai varbūt es šo skapīti gribu ielikt savā Vego iekšā. Un es vienkārši taisu šeit, un tas, ko citi dara, ko var darīt, piemēram, šo projektu jūs neizmantosiet, lai rādītu klientam 3D vizualizāciju. Vienkārši tas būs ļoti liels darbs. Šeit ar korpusu konfiguratoru mēs strādājam tā, ka mums jau nauda ir kontā, ja mēs zinām, mums ir noslēgts projekts, mums vajag sataisīt šo projektu, jo ar šo projektu ir tā kā viņš jāražo, nevis jātaisa 3D skice. Tad mēs šādā veidā varam vilkt to visu iekšā, un ko mēs varam darīt? Mēs, piemēram, varam iekrāsot varbūt citā krāsā materiālus, ko es zinu, kā ir darīts. Piemēram, tos, kurus man vajag vēl pievienot tam detaļu sarakstam. Piemēram, te būs kaut kāda detaļiņa papildus uzkopēta, kaut kāds panelīts vai kas. Es viņu savā projektā iekrāsoju citā krāsā, un es zinu, ko man nepieciešams pielikt klāt, runājot ar savu menedžeru vai tam līdzīgas, vai pats pielieku savā liepiņas 14 projektā klāt, piemēram, tur faušu panelis. Pie detaļu saraksta, tā piezīmēšanas saraksts, uztaisa kategoriju tur detaļas, pieliek klāt kategoriju tur detaļas, papildus, piemēram. Un tad tur uzrakstu vēl tur 1500 reiz kaut kas un skaitu, vai ne? Vienkārši šādā veidā kontrolēju, kad es pats pieprasūtu klāt detaļas, kuras nav šajā projektā uzreiz no konfigurātora. Es atbildēju jautājumu.
Es ceru. Ir vēl viens jautājums. Kurā vietā iestatīt mugursienas montāžas veidu? Grope vai uz malas? Sapratu jautājumu. Jā. Tā. Kur mums ir, ja mēs ņemam šo te jauns korpus, uzspiežam augšā korpusu konstrukciju, šeit ir uzspiežam uz mugursienas. Tā kā mēs būtībā esot kādā no sadaļām, spiežam šajā 3D vidē, un mums aktivizēsies tās detaļas, kas ir pieejamas attiecīgajā kategorijā. Tad mugursiena ir pieejama, uzspiežam mugursienu, un šeit dizains ir rievota. Rievots nozīmē zāģējums iekšā. Gropa nozīmē, ka man visa mugursienas tā daļa ir izzāģēta līdz mugursienai, tā kā kantīte tāda paliek. Vēl var uztaisīt arī iekšēji, ka man būs mugursiena pilnībā iekšā. Un tad es varu, piemēram, likt kaut kādu 18, piemēram, cieto mugursienu, piemēram, 18 mm. Vai arī es varu viņu likt arī uzliktu. Piemēram, uzlikt konstrukciju 3 mm, piemēram, šauju ar nagliņām klāt vai ar skavotāju, skrūvītēm. Šādu. Jā, atbildēju. Ceru. Nav nekāda atbilde par to, vai viss saprasts. Vēl ir viens jautājums no Jūra. Mēģinot projektētiem skapītīm izmainīt Blue Motions uz servodrive, izmet kļūdu. Savienojuma ievade ar izstrādājumu konfigurātoru neizdevās. Pēc tam lapa uzkarās. Kāpēc tā? Ir viena nianse, kuru tagad vajadzētu sapratu arī jautājumu. Mēs rakstījām arī šobrīd Blūmam. Ja tāda nianse, tas bija par atvilknēm, ja? Kapītim izmainīt Blue Motions uz servodrive. Jā, Blūmšanas servodrive. Jā, Tur ir Juris nianse saka, jā, tā tad droši vien atvilknē. Aha, sapratu. Šeit vienkārši mums vajadzētu, kad liekam iekšā furnitūru, atomu sistēma, un ir viena nianse. Pasties, ko es automātiski izdarīju, es taču sagatavojumu ar Evobox, varēju uzreiz ielikt, no. Man jāgaida. Bet iziesim cauri, tev svarīgi nianse. Ieliksim to pašu ar Evobox un ar servo drive. Protams, ar servo drive, ja jūs paši neieliekat pareizo dziļumu uzreiz, tad konfigurators jums ieliks viņu, tāpēc, ka tur vajadzīga ekstra vieta ir aizmugurēs. Piemēram, šajā skapītī visticamāk varēšu tikai 400, tas ir cits skapis arī, labi, 450. Ielikt dziļumu. Un, ja ņemot šeit uz servo drive, ir viena niansīte, labi, es ņemšu, labi, man ir šajā gadījumā UNO, varu likt. Es uzlikšu pilno, ka man būs vēl kāda atvilka, ne? Tātad servodrive UNO paredzēts ir tam, lai tiktu pieved viena atvilkne, tiktu attaisīta elektriski, vai arī ar lielo strāvas pārveidotāju. Šis ir pirmais risinājums, ko mēs redzējām. Jā, un šeit vienkārši šobrīd vajag izvēlēties 8 mm amortizatoru. Šeit augšā, nevis 5, bet 8. Tā ir tā nianse, tur jau programmas kļūdiņa bija. Pastīsimies, vai aizies. Un viņš izmet kļūdu un būtībā bija jāpārstat. Nu, ne jāpārstat, bet jāsāk jaunu. Mārtiņ, varbūt vari paskaidrot, kas tas par amortizatoru? Tas amortizatoriņš ir tas, kas iedod distanci. Servodrives funkcionē tikai tad, kad mums ir spēja uzspiest fasādi, lai viņa nedaudz iebīdās uz iekšu, kas aktivizē pirkstu, kas sajūt šo spiedienu, kas ir aizmugurē šis servodrive devēja modulis, lai viņš izstumtu atvilku, un viņam jāsūt šis spiediens. Lai tas spiediens rastos, fasādītē ir nedaudz jābūt kustībai. Tā kā, šī kustība var būt ar šiem amortizatoriem, viņiem maziem, kuriem iekšā ir atsparīti. Tur attiecīgi šie 2 mm gājiens ir pat mazāk. Bet es domāju, ka es atbildēju šo jautājumu pareizi. Es ceru. Tātad izvēlamies nevis 5, bet 8.
Jā, ja nesnāk, tad droši var sazināties. Droši vajag nekautrēties, jā. Jā. Vai ir mani, vai ir Mārtiņu, vai ir savu menedžeri, kas savukārt mūs savadīs. Jā, Juris paceļ īkšķīti, tā tad atbildēt. Super. Vai ne? Ir vēl kāds jautājums? Jā, ir vēl viens jautājums, ko pašā sākumā Aija uzdeva, tad, kad tu gāji cauri šī pirmajam posmam konfigurācijai, un tur bija tāda atzīme, ka tu izvēlējies to bezmaksas, un tu paskaidroji par to, ka tas vienkārši ir tā kā tulkojums no free, bet Jā. tur apakšā parādījās vēl pro un pro plus. Tas kaut ko maina, vai to var izvēlēties? Kas tas tāds ir? Labi. Tur var mainīt tikai atvilknes pārkristī. Standartā atvilknīte tiks, labi, es nezinu precīzi tos milimetrus, mums 16,5 bija, cik daudz fasādu pārkrās, lai nosaktu vadot, un mēs efektīvi izmantojam šo vietu pret fasādi skatoties. Mēs atvilkni varam celt arī augstāk vai zemāk, pašas, piemēram, malas atvilknē pret fasādi celt augstāk. Nu, būtībā mēs zaudējam tādā veidā vietu, bet mēs varam šo te pozīciju mainīt. Piemēram, no minimālā, kas nepieciešams, lai nosaktu šīs vadotnes, bet vairāk, piemēram, pacelt 3 centimetri augšā vai vairāk. Un to mēs varam darīt, izvēloties šīs kategorijas. Tur parādās tā dailīte, pacelt to atvilkni, uzspiežot virsū, un tas vienīgais tā vienīgā iespēja. Nu, tas pro nozīmē tādā ziņā, ka jūs kā lietotāji esat zinoši, kāpēc jūs šito darat, un tad jūs varat to droši darīt. Tātad papildus samaksa par to netiek ieturēta, un attiecīgi Nē, nekādas nē, arī nē, nē. baigās papildus funkcijas tāda Jā. nav. Jā. Tur ir forša lieta, kas varbūt ir ļoti tāda vērtīga, ir tieši ja par atvilknēm runā. Tad šeit ir pie dizaina, kas ir noderīgi. Mēs redzam šeit tādu foršu vietu, pieejamais uzglabāšanas vietas augstums 284 mm. Un reizēm tas īstenībā ir labs parametrs, ko skatīties. Priekšmetiem, kurus mēs gribam ielikt iekšā, būs tieši šī tik vieta, 284 mm. Un, piemēram, mēs zinām, ka klientam vajag šeit likt pudeles kaut kādas. Un mēs zinām pudeles augstumu, piemēram, vai tā trauka izmēru vai kā, vai tur kaut kāds skats, vai tur kaut kāds konteiners jāieliek kaut kas tāds. Mēs precīzi šeit varam ielikt šo, nu, kā mēs jau redzam šeit šo izmēru. Jo vienkārši reizēm gadās pēc plānošanas, kad tur cilvēks pēkšņi grib kaut ko tādu priekšmetu likt, un viņš neiet iekšā īsti līdz galam. Šeit mēs īstenībā redzam šo izmēru. Tas ir foršs instruments, ko uzreiz redzēt. Tā, nu man tā kā čatā jautājumu vairāk nav. Nu, forši mēs esam jau pārtērējuši uz 5 minūtes vairāk. Tad būtībā, ja vairāk jautājumu nav, paldies jums visiem par pacietību un ceru, ka bija interesanti. Man ir vēl viens jautājums arī jums pašiem. Nu, ne jautājums, bet sākumā būs būtībā jaunums. Kad jau aprīlī mums būs jauns konfigurators 4.0, tur būs papildus funkcionalitāte. Parādīšu, arī visticamāk taisīsim kaut kādu šādu te veidu formātu, lai jums pastāstītu tieši par to, kas tur ir jauns. Tas būs aprīlī. Un, ja jums par konfiguratoru ir arī tas, ko arī Inga jau minēja, vienkārši tā programma ir diezgan daudz ar viņu var darīt, bet viņi ir jāpielāgo pie katra vajadzībām. Tāpēc droši tad prasiet un sazinieties ar mums. Mēs taisām viens pret viens tikšanās pie mums, aģentūrā, uz konkrētu projektu ideāli, ja tas jau ir, un tad var iziet cauri un parādīt tās visas iespējas. Un nākošais, es jūs vēl pamūtīšu ar vienu jautājumu. Uzrakstiet, kas jums bija vērtīgākais šajā webinārā, lai mēs paši saprotam, kā šādus webinārus organizēt, turpināt un sniegt, tā teikt, jums kvalitatīvāko veidu šādos pasākumos. Arī tas pats noskanējam QR kodiņu. Un vienkārši ierakstām vienu atbildi. Varbūt tas bija interesanti vai nebija interesanti. Tas jau no katra. Neredzēs, kurš to raksta. Nianses. Ok, super. Ļoti labs seminārs, paldies, noderīgi.
uzzināt dažu shortcut. Jā, par tiem tips un triks noteikti atcerieties par tām zvaigznītēm, ka viņas var saglabāt. Tas tiešām padod ātrumu. Un jūs varat saglabāt, tikai pievērsiet uzmanību tieši tām, kā jūs saglabājat šos nosaukumus, tā kā tām abreviatūrām, vismaz iesaku, jo tā kā jums viņas izveidosies 10, lai jūs ātri varat atrast, kur ir tā, kur jūs izmantojat. Tā kā. Forši kāds uzzināja, ka arī šāda programma vispār eksistē, jā, forši. Un, jā, Tā ir bez maksas, kas ir būtiski, vai ne? Kas tad? Mūsdienās tas ir būtiski, ka tā ir bez maksas un to var izmantot jebkurš Jā, reģistrējoties. man pat ir prasījuši, kāpēc Mārtiņš šī programma ir bez maksas. Un es saku, izmantojiet, kamēr ir. Nu, nav indikācija, ka viņa būs par maksu, viņa būs bez maksas. Tā kā droši izmantojiet savā labā šo rīku instrumentu. Un šis webinārs tātad tiek ierakstīts. Te jau bija arī čatā jautājums par to, vai varētu atsūtīt konkrētu e-pastu šo te webināru. Mēs tātad webināru izviedosim AIM Furnitūras YouTube kanālā, kur viņš ir brīvi pieejami arī citi webināru ieraksti, kur var sekot. Tāpat arī mēs noteikti izviedosim savos sociālajos tīklos, lai var brīvāk pieiet. Tātad jūsu kontaktus, kur uzdot jautājumus, kas būs kur Aigars jautā, Aigar, lūdzu atbildi ir uz ekrāna. Te var uzdot jautājumus mūsu tehniskajiem speciālistiem Ingusam. Tā dāmīte maliņā esmu es, un savukārt Mārtiņš arī ir mūsu eksperts un mūsu vadītājs, un mēs kopīgi atradīsim jautājumus, atbildēsim, uzaicināsim ciemos, uztaisīsim konkrētus korpus, kas priekš jums ir vajadzīgi. Mēs esam šeit, lai jums palīdzētu. Forši, viss. Paldies visiem, lai forša diena. Tiekamies citreiz. Paldies jums. Forša diena. Atā.